Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs. 8. nedēļas lasījums Aicināti sekot Jēzum. Pirmdiena. Mēs esam atraduši Mesiju. Šodien dzirdēsi, kā Jēzus aicināja savus pirmos mācekļus. Vai zināji, ka māceklis ir vadītāja vai skolotājs, sekotājs vai skolnieks, kas mācās atdarinot sava vadītāja vai skolotāja piemēru. Kad Jēzus bija uz zemes, viņam bija 12 tuvi mācekļi, bet šodien viņam to ir daudz vairāk. Ieklausies! Dienu pēc tam, kad Jānis Kristītājs bija redzējis Jēzu atgriežamies pie Jordānas, viņš ieraudzīja Jēzu atkal. Jāņa sejā parādījās smaids, kad viņš izsaucās: redzi, Dieva jērs! Divi zvejnieki, Andrejs un Jānis, dzirdēja Jāņa drosmīgos vārdus par Jēzu. Viņi domāja, ko nozīmē Dieva jērs. Viņi ilgojās to uzzināt, tāpēc sekoja Jēzum. Dzirdot Jāņa un Andreja soļus aiz sevis, Jēzus pagriezās un jautāja: ko jūs meklējat? Kas notika pēc tam? Izlasīsim Jāņa 1. nodaļas 38. un 39. pantu. Bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus sekojam un saka viņiem: ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja: Rabī, tulkojumā mācītājs, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja: nāciet, tad redzēsit. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Iedomājies brīnišķīgo laiku, ko šie divi draugi pavadīja, sēžot pie Jēzus kājām un klausoties viņu runājam. Viņi bija atpazinuši svēto garu Jāņa Kristītāja sludināšanā. Nu viņi dzirdēja to pašu garu Jēzus balsī. Jānis un Andrejs zināja, ka Jēzus patiesi ir Mesija un ka viņš tos ļoti mīl. Viņi bija sekojuši Jēzum ar savām kājām. Nu viņi sekoja Jēzum arī ar savu sirdi. Viņi bija pirmie, kas sekoja Jēzum, un tas Jēzu ļoti iepriecināja. Andrejs nevarēja vien sagaidīt, kad varēs pastāstīt labo vēsti brālim. Skrienot, lai uzmeklētu Sīmani, viņu pārņēma liels prieks. Mēs esam atraduši Mesiju, Andrejs sauca. Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus tūlīt uzņēma Sīmani un deva viņam jaunu vārdu, kas atbilda viņa rakstura labajām īpašībām. Tagad viņu sauks par Pēteri, kas nozīmē klints. Pēc tam, kad Jānis un Andrejs bija sākuši sekot Jēzum, viņi pavadīja laiku kopā ar Jēzu, lai labāk viņu iepazītu. Tā ir vissvarīgākā lieta, kas mums jādara, kad sekojam Jēzum. Viņš aicina mūs būt viņa draugiem un mācīties no viņa. Ja mēs patiesi zināsim, ka viņš ir mūsu glābējs,
Mūsu sirds būs pilna ar viņa mīlestību, un mēs vēlēsimies pastāstīt savai ģimenei un draugiem, cik brīnišķīgs ir Jēzus. Tāpat kā Jēzus, mēs viņiem teiksim: nāciet, tad redzēsit! Nāciet un iepazīstiet Jēzu paši! Padomā un pastāsti. Kas pamudināja Andreju un Jāni sekot Jēzum? Kādus jautājumus tu uzdotu Jēzum, ja varētu sēdēt pie viņa kājām, kā to darīja Andrejs un Jānis? Klausāmies Jāņa 8. nodaļas 12. panta dziesmu. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma, tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8:12. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma, tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8:12. Laiks lūgšanām. Pateicies Jēzum par lietām, kas tevi mudina sekot viņam.